Sveicināti! Es esmu Līga Brūniņa. Es esmu ķīmijas bakalaura ieguvēja. Es strādāju ar vidas ilgtspējības projektiem un šobrīd darbojos dabiskas kosmētikas izstrādē. Es esmu ieguvusi doktora grādu ekonomikā un pēdējā laikā arvien vairāk esmu pievērsusies kā izpētēji tieši ādas aizsargspējas uzlabošanai un kosmētikas ietekmē uz to. Es esmu Labrains dibinātāja kopā ar savu biznesa partneri Elīnu Konstantīnovu. Mēs darbojamies biznesā vairāk nekā 20 gadus, un mūsu pieredze ir diezgan liela attiecībā uz dažādu multisektorālu projektu izstrādi. Tad, kad mēs abas ieguvām ādas slimību, es rozāciju un Elīna dermatītu, tad mēs sapratām, kas tas ir, ko mēs vēlamies ražot. Tas notika 2017. gadā, kad mēs pieņēmām lēmumu un tāpat dibināts uzņēmums Latvijā, pilnībā sieviešu kompānija Labrains. Ja mēs runājam par Labrains, tad tā ir pilnībā jauna, inovatīva kosmētika. Kāpēc mēs atšķiramies no citiem, to es nedaudz pastāstīšu. Mēs piedāvājam inovatīvus risinājumus ādas kopšanai tā iemesla dēļ, ka mēs izvairamies vispār no šķīdinātājiem, tradicionāliem konservantiem un dažādiem alergēniem kosmētikas ietvaros. Un sakām tā, ka ādai ir vajadzīgas tās vielas, kuras viņi var pārstrādāt, izmantot kā otro ādu un tiešām iegūt labumu. Un mēs atmetam visas nevajadzīgās vielas, kuras tiek izmantotas tehnoloģisko ražošanas iemeslu dēļ. Ja mēs runājam par Labrains, tad noteikti mūsu princips ir neražot to, ko ražo citi. Ja ir kādi citas labas ziepes, krēmas vai serums, laipni lūgti. Ja mēs runājam par Labrains, tad mēs domājam par ilgtspēju, par ilgi noturīgiem rezultātiem. Ja mēs runājam par Labrains, tad tas ir paredzēts kā visiem, kas vēlās vai nu mazāk novecot, nepakļaujoties ārējiem stresoriem, piemēram, UV starojumam, zilajai gaismai, kas ir datora ekrānu izstarojums, nepakļauties patogēnu kā baktēriju, toksisko metālu un gaisa piesārņotāju ietekmē uz mūsu ādu. Ja mēs runājam, kā mēs to darām, tad mēs izvairamies no visām šīm vielām, kuras spēj mazināt, lielākoties mazina mūsu ādas aizsargu barjeru. Lai mēs varētu runāt par tādiem ilgnoturīgiem rezultātiem attiecībā uz slimībām, piemēram, dermatīts, psoriāze vai rozācija vai akne, tad mēs saprotam, ka kosmētika tas ir ikdienas kopšana, tas ir kā papildu elements ārstniecībai, un mūsuprāt nevajadzētu jaukt kosmētiku ar ārstniecību, bet šīs abas lietas ir jāpapildina. Un ja cilvēks vēlās atbrīvoties, jeb mazināt kādas slimības simptomus, tad tas ir ārsts ar terapiju, un tad papildus ikdienā ir pareizi kopējošā kosmētika. Investīcijas. Labrains ir ieguldījis vairāk jau kā 800,000 eiro tieši zinātniskajos projektos, kur ietvaros tad mēs arī izstrādājām startautiski, un mums ir Eiropas eksperta atzinumi par to, ka mēs esam iemācījušies izstrādāt kosmētiku bez šķīdinātājiem, izņemot, protams, eļļas un eļļas atvesinājumus un ūdeni. Mēs runājam arī par to, ka mūsu konservēšanas sistēma tiek veidota tikai no prebiotiķiem, dažādiem fermentētiem produktiem, no mikroelementiem, antimikrobiāliem aģentiem, kuru tiek iegūti no augiem. Un šī sistēma tiek veidota pakāpeniski un piemērojot to visiem Labrains produktiem. Līdz ar to arī tiek skatīts, lai cilvēks lietojot pilnu sejas kopšanas līniju, nekādā gadījumā nevarētu sasniegt kādu pīķa slodzi. Protams, ir vienmēr individuāli gadījumi, bet mūsu testēšanas rezultāti uzrāda ļoti augstu efektivitāti, ka mūsu produkti tiek jau ar derīgumu termiņu ir izstrādāti 3 gadi, un tajā pašā mirklī mēs redzam, ka kairinājums uz ādu ir ļoti minimāls, varbūt ir atsevišķos gadījumos. Tas, ko mēs gribam pastāstīt, ka ne tikai mēs esam izstrādājuši zinātniski ieviesuši projektus, kur mums ir publikācija zinātniskās par rozāciju, akni, par dermatīta slimniekiem, bet ir arī iestrādāti mūsu ražošanas telpas saskaņā ar GMP standartu, un šīs investīcijas, kā mēs zinām, nekad nav mazas. Ja mēs gribam kaut ko ražot ļoti tīru un skaisti, tad mūsu sākotnēji ieguldījumu prasa daudz. Ja mēs runājam par tādu zinātnisko projektu izpēti, tad mēs joprojām darbojamies, un šobrīd mēs izstrādājam visam ķermeņam krēmu, kas būtu paredzēts gan atopiskā dermatīta, gan psoriāzes slimniekiem. Mēs ļoti ceram
ka pieteiksies vēl citi ārsti, kuriem ir šādi slimnieki, vai vismaz dos ziņu, lai mēs varam sadarbībā ar mūsu izvēlētajiem ārstiem, profesoriem veikt šo pētījumu un skatīties, kā pēc iespējas izmantojot preventīvos pasākumus, ādu kopjošos krēmus, kuri nesatur dažādas kairinošas vielas, var mazināt simptomātiku, un ārstam ir vieglāk sezonā, kad ir smagas šīs izpausmes ar šo pacientu strādāt, jo ādai ir atbildes impulss. Ja mēs runājam par Labreins, kur mēs jau esam, tad jā, mēs esam Latvijā, bet lielākoties mēs šobrīd tomēr eksportējam, kas ir Vācija. Mums ir ļoti labas attiecības izveidojušās tuvajos austrumos, kur mēs tirgojam Dubaja, Bahreina, Katāra, Omāna, Jordānija. Mums šobrīd jau ir arī produkti Ķīnā, Hongkongā, un var redzēt, ka starptautiski ļoti novērtē. Un mums ir ļoti liels prieks tieši par tādiem tuvajiem, kas ir Vācija, jo tur dāmas un ārsti ir ļoti skeptiski, un ņemot vērā tos ātrums, kā mēs sasniedzam patērētājiem labās atsauksmes, mēs varam būt ļoti lepni par to, ka Latvija ir parādījusi, ko spēj. Runājot par Labreins kosmētikas ražošanas kritērijiem. Labreins ir vienīgais uzņēmums pasaulē, kuram pilnībā visiem sejas kopšanas produktiem, sākot no mazgāšanas līnijas, kur mums ir eļļas mazgāšanas pieniņš, kas ir ļoti sausai ādai vai kosmētikas noņemšanai, vai tas ir paredzēts dermatīta slimniekiem, kuru lieto uzklājot kā krēmu uz sausas ādas, un tādā veidā mēs aizsargājam, pirmkārt samazinam ietekmi uz pH, kas ir ūdens negatīvā ietekme, līdz ar to, ja mēs neizjaucam pH struktūru, mēs mazinam ietekmi uz mikrobiomu, un šādā veidā mēs dabiski uzturam mūsu līdzsvaru un dodam ādai vajadzīgos ieročus. Un, ja mēs runājam par citiem tīrīšanas līdzekļiem, mums ir kūdras ekstrakta mazgāšanas līdzeklis normālai taukainai, jeb aknas apsēstai ādai. Ja mēs runājam par micelāro ūdeni un toniku, kur mēs balansējam mikrobiomu, atjaunojam ādas pH un arī pie reizes to mitrinam ar dažādu veidu cukuriem. Tad mūsu visi šie serumi, kas ir paredzēti vienkārši novecošanas pazīmi mazināšanai, jeb ādas aizsardzībai, un mums ir krēmi, kā arī aizsargkrēmi. Kopā Latvijā šobrīd mēs esam izstrādājuši 18 produktus un turpinam strādāt pie nākamajiem. Tad šo produktu izstrādē pilnīgi visi produkti atbilst pH, sākot no 4,7 līdz maksimums 5,0, jo, ja mēs skatāmies pētījumus, tad pH veselai sievietes ādai tas ir 4,7, un ar laiku mums novecojot, parādoties dažādiem mikrobiom disbalansam, pie dažādām slimībām, mūsu pH turpina augt. Ja mēs runājam par mikrobiomu, tad mums ir ļoti svarīgi saprast, un to mēs arī mācam un stāstam visiem mūsu klientiem, ka ādas mikrobioms ir tas jūsu mētelīts, kas jūs aizsargā, kas primāri jums dod ziņu, kā ādai uzvesties, un ja mūsu āda atkal ir pārāk uzplēsta vai nav pietiekami augstu integritāti, jeb homogenitāti, mums šis mikrobioms iekļūst dziļāk ādas slāņos un tiek veicināti iekaisuma procesi. Un ādas integritāte, tas ir tāds svarīgākais, par ko mēs vienmēr runājam, nevis ar to, ko mēs pieliekam klāt pie mūsu produktiem, jo visi izmanto labas aktīvās vielas, A, B, C, vitamīnus, dažādas urējā, mitrinātājus. Par to nav ne šaubu, bet mūsuprāt svarīgākais ir, kādā sastāvā šīs aktīvās vielas ir iestrādātas. Ja mēs parasti iestrādāsim, kā to dara ļoti daudz citi, mikroplasmasā, tad šīs te visas mikroplaisas tiek aizsaktas, piemēram, pēc operācijām, jā, ļoti labi dara silikona krēmi, tāpēc, ka mums ir viss vaļā, mums ir pēctraumatiska pieredze, un mums ir nepieciešams nosargāt un nosakt mūsu ādu, jo tās ādas caurlaidība ir ļoti augsta un aizsarg barjera nestrādā. Bet ja mēs ikdienā lietosim šādus silikonu mikroplasmas krēmus, lai aizsarg mūsu ādas nepilnības, ir mikroplaisas, tad mēs saprotam, ka ar laiku šie te visi nevajadzīgie elementi tomēr uzkrājās mūsos un rada draudus ilgtermiņā. Tātad mūsu piemērs, ko mēs darām, te ir redzēt no zinātniskiem pētījumiem, tātad mikroplaisas, kuru mēs aizvēršam, ja ādas homogenitāti varam iegūt apmēram mēneša 2 laikā, ja mēs lietojam kosmētiku, izvairoties no visiem agresīvajiem mazgāšanas līdzekļiem, neizmantojot vispār sulfātus, ja citus aktīvus, virsmaktīvus vielas,
vairāk kārt, protams, tas ir anionu maisījumi. Ja mēs runājam arī par emulgatoriem, mums ir jābūt ļoti saudzīgiem to izvēlē, pieņemsim, kad strādā tikai ar nealerģisko lecitīnu, hidrogenētu lecitīnu, un tāpat arī mēs runājam par šķīdinātāju izņemšanu ārā no kosmētikas produktiem. Mums ir jāsaprot, ja šķīdinātājs spēj izšķīdināt ūdenī un eļļā nešķīstošas vielas, tad šī daba tam piemīt arī kosmētikas produktā, un lietojot šādu krēmu vai serumu uz ādas, tad šis šķīdinātājs turpina fiziskā veidā šīs mikroplaismas plest vaļā. Mēs paliekam vairāk atvērti joprojām visam iespējamiem karinājumiem, un tā vietā, ja mēs, piemēram, pat strādājam ar antieģu kosmētiku un mēģinām kaut kādā veidā uzlabot mūsu šūnu vielmaiņu, metabolismu, jaunavīgāku izskatu iegūt, tad sanāk tā, ka mēs ar vienu roku dodam, ar otru ņemam. Nāk A vitamīns, labi strādā, veic savu funkciju, tie pašā laikā mēs vairāk attaisam vaļā šīs te mikroplaisas un UV starojums, zilā gaisma, baktērijas, citi piesārņojuši elementi, toksiskie elementi iekļūt dziļāk atkal ādā. Mūsuprāt, ir nepieciešams strādāt pie tā, lai pilnībā noklātu, aiztaisīt ciet mūsu ādas mikroplaisas, atjaunot ādas aizsargu barjeru un varētu turpināt darbu pie tā, ka mēs jau runājam par dziļāko slāņu pareizu darbību. Mēs saucam LabRains kā coach, jeb treneris tavai ādai, lai atcerētos, kā pareizi strādāt. Bet bez treniņa un pareizes pieejas tas nebūs pieejams. Ja mēs runājam par ādas caurlaidību un tās mazināšanu, jeb aizsargspējas uzlabošanu, mums noteikti ir jāsaprot, ka nevajadzētu izmantot. Jā, tās ir atļautas vielas kosmētikā, bet šīs te vielas ir tās, kas tomēr ir vai nu top kairinātājs, top alergēns, un šīs te vielas ir sastopamas lielākoties gan dabiskajā, gan konvenciālajā kosmētikā. Un ja mēs runājam atšķirības starp dabisko vai konvenciālo kosmētiku, tad dabiskā kosmētika ir tā, kas uzreiz parāda. Ja mums ir kāda alerģiska reakcija vai mums ir kairinājuma daba, tad konvenciālajā lielākoties, kur ir šī sintētisko izēvielu klātbūtne, tad šīs sintētiskās izēvielas kā bāze, jeb kā mikroplasmasa, dažādi pegi, parabēni, tie ilgtermiņā var akumulēties un cilvēkam var parādīties alerģija pēc 2-3 gadiem vai sliktākajā gadījumā kādas citas varbūt nopietnākas slimības, kas ir endokrīno sistēmu traucējošas vielas un citas. Tātad tas, ko mēs redzam, ka ikdienā viss mazs mārkets, kas ir dabiskā kosmētika, izmanto benzilspirtu, benzoskābi, nātriju benzoātu, dažādu veidu pentulēnu, propilēnu, butilēnu, glikolus, propānu, diolu, dehidrēto etiķu skābi. Jā, šīs ir vielas, kas ir dabiskas izcelsmes vielas, bet šo vielu dēļ lielākoties cilvēki arī saka, ka viņiem nedara dabiskā kosmētika, tāpēc, ka tiešām tās ir diezgan alerģiskas un kairinošas vielas. It sevišķi, ja mēs runājam par dermatīti, rozācijas, psoriāzes slimniekiem, tad ir ļoti grūti šiem te cilvēkiem lietot kosmētiku ar šo te vielu klātbūtni, jo tiešām rodās diezgan ātri kairinājums, apsārtums, nieze vai nepatīkams citas sajūtas. Līdz ar to izņemt ārā šīs te visas izēvielas no dabiskās kosmētikas un strādāt ar pilnīgi tīru eļļas bāzi, kas tiek veidota emulsijā bez dažādu šo te bez papildus konservēšanas ar šīm te kairinošām vielām, nav viegls uzdevums. Un tiklīdz mēs mēģinām izņemt ārā gan šos tradicionālos konservantus, gan dabiskos alergēnus, kas ir limonēns, linanols, geraniols vai citranols, un tam līdzīgi šobrīd tie ir 86 alergēni, kas ir noteikti Eiropas Savienībā kosmētikas regulas ietvaros. Tas ir diezgan dārgs process, un tas uzreiz rada šo te augstākas kvalitātes produktu, bet ar citu izmaksu, bašu izmaksu. Ja mēs runājam, kāpēc, tad šeit ir nedaudz izvilkums no zinātniskām publikācijām, arī no dažādiem datiem, ko tad dara benzilspirts. Benzilspirts, es domāju, ka arī visi alergēņi, ja mēs skatāmies arī uz Amerikas asociāciju alerģijas asociāciju, tad visi
benzilspirts, tas ir top 1 līdz top 3 galvenais alergēns. Ja mēs runājam par nātrija benzoātu, tad mēs redzam, ka tas veicina kairinošu ietekmi, palielinās iekaisuma procesi. Tas pats attiecās propilēm, glikolēm, kuri it kā ir mitrinošs eļļains vielas, bet tomēr šis te kairinošais un kontakta dermatīta process var palielināties. Ja ir vēlme par zinātniskiem datiem, kur var atrast par katru izēvielu, mums ir apkopoti. Otrs, mums ir arī Labreinas mājaslapā, jūs varat apskatīt, vai varat arī droši rakstīt mums, prasīt, un mēs labprāt dalīsimies pieredzē un zinātniskajās publikācijās. Tātad mēs izvairamies no visām šīm vielām un vēl daudzām citām, lai uzlabotu ādas izskatu un tā veiktu savu darbību, kā tai pienāktos, ja aizsargāt mūs pret ārējās vides nelabvēlīgiem apstākļiem. Tātad mūsu formulācijā, ja mēs strādājam pie tā, lai mēs noteikti veidotu zemāku pH, bet ne zemāku par 4,5 dažos gadījumos, bet pēc būtības, ja mēs runājam par sejas ādu, tas ir 4,7. Mums ir nepieciešams tātad balansēt mikrobiomu un iegūt augstu homogenitāti. Lai to darītu, mēs strādājam ar ļoti atlasītām, zinātniski izpētītām vielām. Mēs veicam dažādas kombinācijas, veidojam testus, skatāmies piemērus uz dažādiem šūnu dzīvotspēju, uz šūnu caurlaidību, ādas caurlaidību. Šīs te viss lietas ir tas, kas nenovēršana prasa ļoti daudz pieredzi, kas prasa ļoti daudz iesaistītos dalībniekus, kas prasa arī to, lai mums būtu pēc iespējas lielāka datu kopa un mēs varētu labāk to apstrādāt. Un laika gaitā mēs esam uzkrājuši rezultātus, un mēs redzam, ka tiešām tie, kas veic šīs preventīvās darbības un lieto pareizi kopjošus krēmus, it sevišķi, ja mēs runājam par 2. sezonu, ļoti jūtam samazinās dermatīta, samazinās rozācijas izpausmes, akne arī tiek normalizēta. Protams, paralēli mēs arī vienmēr runājam par pareizu ēdienu. Tas ir tāpat kā kosmētikā, ja mēs runāsim, ka mēs lietosim konvenciālu kosmētiku, kur ir piemaisījumi, mikroplasmas un sintētiku, un aizmirsīsim par to, ka ir veselīgs ēdiens, piemēram, ja veselīga kosmētika mūsu ādai, tas ir līdzīgi tāpat kā iet uz McDonaldu, katru dienu ēst hamburgeri. Protams, tur ir gaļas slānis iekšā, ko mēs redzam, kotletes saplacināts izskatā, bet vai tas ir veselīgi un vai tiešām tur ir tīrs produkts, un mēs ļoti labi saprotam, par ko ir runa. Tas, ko mēs vēlamies darīt, ir noteikti sakārtot dermas un epidermas līmeni. Un, lai to darītu, mums ir jādod visas tās izēvielas, kuras ir nepieciešamas ādai, lai tā varētu uzturēt labu lipīdu stāvokli, slāņa organizāciju, lai tā varētu atjaunot keratinocītus, lai tie atjaunotos, lai tie būtu labi strukturēti, lai mums labi strādātu ciešā jūga funkcija, lai mēs arī labi izveidotu epidermas stratum corneum slāni. Un, ja mums kāda no šīm funkcijām nestrādā, attiecīgi mums veidojās vai nu transepidermālais ūdens zudums, kas veidojas jau fiziski, jau tiklīdz ir mums kaut kāda mikroplaisa, tur tiešām mēs vairāk zaudējam ūdeni, mums tiek izjaukta lipīdu slāņu organizācija, mums tiek izjaukta dubulta apvalks ap šūnām, visas šīs te mūsu dabiskās aizsargfunkcijas un nepieciešamās darbības, lai mēs tiešām labi varētu funkcionēt. Attiecībā uz ādu, ja mēs runājam, ir nepieciešams pakāpeniski atjaunot un pie tā strādāt. Un tas, ko mēs redzam, ka ļoti labi strādā, ja mēs lietojam ļoti saudzīgas sejas mazgāšanas līdzekļus, mēs runājam par 2-pakāpju vai 3-pakāpju attīrīšanu, mēs runājam par mitrināšanu, ādas barošanu un aizsardzību. Svarīgākais, ko mēs ļoti sekojam līdzi, ir pH. Ja mēs runājam par ādas skābumu, tad, ja mēs skatāmies tādus senākus datus, kas ir pagājušā gadsimta 70. gadi, tad var redzēt, ka ādas pH ir bijis augstāks, un tas uzrādījās, ka sievietei sejas āda bija 4,9. Šobrīd zinātniskie dati uzrāda, ka vesela sievietes sejas āda, kas ir arī jauna, tas ir 4,7, un ar laiku mums novecojot mūsu pH paaugstinās, un arī pie dažādām slimībām mūsu pH paaugstinās. Un tad bija diezgan liela neizpratne, kāpēc šie dati atšķirās, kāpēc šis vispār ādas pH šobrīd ir zemāks.
Nu, un tad sākotnēji mēs domājam, ka varbūt ir precīzāk pētījumi, mērījumi, un beigās zinātnieki ir secinājuši, ka tomēr izvēloties nepareizu kosmētiku ar paaugstinātu pH, ļoti daudz pagājušā gadsimta 70. 80. gada kosmētiku lielākoties bija ar pH no 7 līdz 8 vidēji. Āda ir sākusi veidot aizsargu reakciju, samazināt savu pH, no 4,9 aiziet līdz 4,7, un mēs jau nākamā paudze esam ar 4,7 zemāku ādas pH. Tātad, principā, 1-2 paudžu laikā mēs redzam, kā var izmainīt, kā fenofons izmaina mūsu genofondu, un otrām kārtām mēs arī ļoti labi redzam, ka šī te pazeminātais pH, jā, tas atkal palīdz balansēt ātrāk mikrobiomu, bet mēs kļūstam jutīgāki. Tiklīdz mums ir samazināts pH, mūsu caurlaidība, mēs paliekam labilāki un mūsu caurlaidība paaugstinās. Līdz ar to mums ir lielāka tendence uz sausāku ādu un mēs ārāk reaģējam uz dažādiem ārējās vidas apstākļiem. Un tas ir izveidojies iespējams vēl arī citu ārējo faktoru rezultātā, kas ir pilsētu vide un ēdiens, bet šobrīd tas ir tāds skaidrojums no zinātnieku puses, ka tas ir nepiemērots kosmētikas izvēle. Tātad tas, ko mēs mēģinām darīt, mēs noteikti saprotam, ja mēs runājam par dermatītu slimniekiem, mēs runājam par novecošu ādu, mūsu kopšanas produktiem ir jābūt ar zemāku pH. Piemēram, mēs strādājam dermatītu krēmā 4,7, lai tiešām mēs varētu lēnām mācīt ādu, atjaunot šo mūsu pH un no 6,5 vidēji, kā varbūt pirms dermatītu slimniekiem, mazināt uz leju. Tāpat, ja arī mēs skatāmies uz mikrobiomu, Staphylococcus aureus pie 6,5, 6,7 izcili attīstās un vairojās, pie 4,7 viņa vairošanās iespējas ir tuvu nulē. Pilnīgi pretēja situācija ir Staphylococcus epidermidis, kuru mums tieši mēs redzam pie 6,7 attīstība vairošanās ir gandrīz tuvu nulē, bet pie 4,7 tā ir vide, kurā ļoti labprāt tas vairojās. Tātad, ja mēs arī saprotam, ka mēs samazinām pH, tad mums vienmēr ir jādomā par to, ka mēs varam būt jutīgāki, un mūsu āda tomēr ir tendēta uz to, ka mēs varam palikt sausāki, zaudēt ūdeni, iztvaikojot, un mūsu iespēja ir, ko darīt, ir ļoti kārtīgi strādāt pie laminārā, pie lipīdu, tauku slāņa atjaunošanas. Ja mēs nesakārtosim mūsu tauku slāni, kas attiecās uz struktūru, organizāciju, dubulto šūnas apvalku un keratinocītu starpšūnu telpu, teiksim tā, tad mūsu stāvoklis ādai parādās kā sauss, jeb atopisks stāvoklis, mūsu funkcijas ir izjauktas, rodās iekaisuma procesi, un ja cilvēkam jau ir tendence un ir šī atopiskā dermatīta slimnieks, tad ir ļoti sarežģīti izkāpt no šī procesa ārā. Bet ko es gribēju minēt par to, kas attiecās uz lipīdu slāņa atjaunošanu, tad mums ir ļoti jādomā kosmētikā, ka ne tikai pH, bet arī lipīdu slāņa atjaunošanai ir ļoti nepieciešams skatīties, kāda tipa kosmētika tu izmanto, kāda tipa emulgatorus, ko tie rada un ko tie iespējams rada ilgtermiņā. Ja mēs paskatāmies uz ādas fizisko barjeru, tad ja šeit skatās uz pegiem, uz parabēnu, ietekmi, tad šķiet, ka pegs neietekmē vispār mūsu lipīdu slāņu organizāciju, un to varbūt arī var izskaidrot šo te pegu paradoksu, ka tā iemesla dēļ, ka izmantojot produktus, kas satur pegus, nav redzama uzreiz šī tūlītējā ietekme, veidojās šis akumulatīvais efekts. Nu, un tagad mēs skatāmies, ka pēc 10-20 gadu klīnisko pētījumu rezultātiem tiek parādīta šī te pegu paradoxālā efekta nozīme, ka mēs redzam ļoti augstas dermatīta un ādas slimnieku rādītājs. Mēs saprotam, ka mums ir akumulācija sirds, asinsvadu sistēmā, mēs runājam par dažādām aptaukošanās iespējām un tam līdzīgi. Un šī te riska novērtēšana tikai ļoti īsā termiņā ir vienmēr jāņem vērā, ka varētu būt tomēr nepietiekama. Tātad, ja mēs runājam par pazeminātu pH, par ādas caurlaidības samazinājumu, tad tas ir kosmētikas produkts, kurš būtu izstrādāts ar 4,7, tad noteikti tam ir papildus pielikti keramīdi, triglicerīdi, holesterīni, dažādas brīvās taukskābes, lai mēs visu, ko mēs iespējams varam zaudēt, ja kur mēs esam jutīgāki, varam nobalansēt ar mūsu kosmētikas produktu.
un nevis aizvietot to ar, piemēram, polietilēnu glikolu, kas ir sintētiskā plastmasa, un priecāties, ka mums nav nekāda kairinājuma, un šis te krēms mums labi klājās, mums patīk šī sajūta, bet ilgtermiņā mēs visu laiku tomēr sev radām šo te risku, ka mēs sevi vai nu piesārņojam, vai tomēr pilnībā izjaucam savu ādas organizācijas un metabolisma struktūru. Par dermatoloģisko pētījumu, kāda mums ir veikta, kopumā mēs esam strādājuši ar 200 pacientiem sadarbībā ar dažādiem ārstiem, kas mums ir Anti-Aging institūts, Veselības centrs 4. Šobrīd mēs runājam pirmajā slimnīcā profesoru Hartmani par psoriāzes pētījumu, un mums ir arī strādāts ar vairākiem citiem ārstiem, kā doktora Dina Mihailova, lai varētu novērtēt ļoti daudz dažādus iespējamos variantus, kas var rasties un kā tos samazināt. Ja mēs skatāmies par Labreins ādas kopšanas rutīnu, tad mūsu dermatoloģiskā pētījumā mēs nerunājam par vienu produktu, par, piemēram, ārstniecisku krēmu vai par serumu. Mēs runājam par ādas kopšanas procedūru. Un šī ādas kopšanas procedūra ir tas, ko mēs arī novērtējam, ka mēs pacientiem devām sejas mazgāšanas līdzekli saudzīgu, kas ir mitrinošs, kuram ir sabalansēts pH, kurš nesatur konservantus un nav ar dažādiem šķīdinātājiem, un nav arī virsmaktīvi aktīvām vielām, kas būtu, piemēram, sulfāti, kur tiešām ļoti izraust mūsu ādas epidermis virsējo stāvokli un vēl vairāk atver vaļā visas mikroplaisas. Mēs runājam par rozācijas serumu, kas ir ļoti mitrinošs produkts, kurā tiek iekļautas dabiskās pretiekaisuma vielas. Mēs runājam par krēmu, kas arī ir ar dabiskām pretiekaisuma vielām, bez pievienotiem papildus konservantiem un šķīdinātājiem. Un papildu mēs runājam par šādu te kopējo procesu, kas ir no rīta un vakarā, un tas tiek arī novērtēts. Un mūsu doma ir novērtēt iespējamo simptomātiku un tās mazinājumu, un tad mēs varam redzēt, ka šī te sadarbība, ja mēs runājam ar ārstu un tā ārstniecisko metodu pielietojumā kopā ar mūsu kopšanas krēmiem, vēl vairāk palielina iespēju cilvēkam mazināt šo te akūto simptomātiku nākotnē. Ja mēs runājam par šo 2020. gada pētījumu, tad tur mums piedalījās sākotnēji 120 dāmas. Tas, kas pabeidz ar vērā ņemamiem rezultātiem, jeb apstrādājumiem, ir 80 cilvēki, un mēs testējām sejas mazgāšanas līdzekli ar kūdru. Mēs testējām micelāro ūdeni un toniku, mēs testējām rozācijas serumu un rozācijas strike back krēmu, kas ir pirmais pasaulē pret rozāciju un pret novecošanās krēms. Mums bija 4 grupas, paralēli 2 citās grupās bija rozācijas aknes krēms, bija placebo grupa un bija vienkārši anti-age grupa, kurā mēs devām šo te sistēmu tādu pašu kā rozācija, bet izņemot ārā aktīvās vielas. Pie aktīvajām vielām mums lielākoties ir rozmarīna skābe, kafīna skābe, gallikas skābes atvasinājumi, kuri strādā kā tieši pretiekaisuma mediātoru samazināšanai. Un mēs redzējām, ka mēs pat grupā, kur bija placebo, kur bija tikai mūsu tīrā bāze, Labreins kosmētika bez aktīvajām vielām, jau cilvēkiem bija uzlabojumi tā iemesla dēļ, ka viņi ir izslēguši no ikdienas kopšanas sev kairinošas vielas un lēnām atjauno ādas integritāti. Šīs ir bildes pirms un pēc. Jāsaka godīgi, ka tā esmu es, un man pirms bilde bija trakāka, bet vairāku gadu garumā es diezgan ilgi ar to mocījos, un kā mēs arī zinām, ka visiem šiem te rozācijas, aknes un dermatītas slimniekiem ir ļoti augsts arī neapmierinātības stāvoklis, jeb depresijas, jeb bipolārie traucējumi, un ir diezgan sarežģīti arī veikt tā kā bildes uzņemt tajā mirklī, ka tev ir ļoti augsts tūska, nieze, apsārtums un diezgan nomākts garstāvoklis. Un es centos darboties ar ļoti daudz ārstiem, un pirms izstrādāju šo sejas kopšanas kosmētiku, lietoju metronidazolu, ārīgi, iekšķīgi, ivermektīnu jeb solantra smēri. Mēs runājam par lāzeriem, mēs runājam par mitrināšanas injekcijām, un
tas, ko var redzēt, ka galu galā paiet 2-3 nedēļas un visu laiku šie simptomātika atgriežas un rozācijas simptomi neizzūd. Nu, un tad es ņēmu vērā to, ka es esmu ķīmiķe un sāku pētīt visas šīs ķīmiskās vielas, kas ir pieejamas kosmētikā, kuras tiek piedāvātas kā īpaši jutīgai vai rozācijas vai cita veida problemātiskai ādai. Un lielākoties, ko var secināt, ka lielākā daļa sastāvā ir ādu kairinošas vielas, kas veido ļoti lielu procentuālo daudzumu, un tad tur ir pievietots klāt vai no alantīns, vai pantenols, vai aktīvā skābe, azilīna skābe, vai kā cita veida aktīvā viela, un tas tiek nosaukts kā krems ļoti jutīgai ādai. Un saprotot to, ka šī aktīvās vielas, kuras pielieto krēmos, ir maksimums 5% un vispārējais 95% ļoti kairinošas vielas, tad loģiski jau bija skaidrs, ka kaut kas nav kārtībā ar šo produktu izstrādi, un uzsākās zinātniskā darbība, kura bija pirmie zinātniskie projekti bija 4 gadu garumā, lai izveidotu teorētisko bāzi, starptautisku pieredzi apmaiņu un arī izveidot šos te jaunos produktus. Ja mēs skatām šos te pētījumus, tad jūs redzat, tie ir uzsākti janvārī, februārī, kā katrs cilvēks ir ieradies, tie ir ierakstīti ar vizijas skaju un apstrādāti šie te dati, un mēs redzam, attēlā pa labi ir pirms un attēlā pa kreisi ir pēc. Tā kā tas ir pavasara periods, pēc ziemas periods, tad jau rezultāti ar mūsu produktiem, kas būtu identiski, pat nemazinātos, būtu jau ļoti izcili. Tas nozīmē, ka cilvēks sadarbībā ar ārstu jau ļoti labi varētu apstrādāt un iegūt tādu rozāciju mazinošu efektīvus rezultātus, bet mēs jau redzam, ka pat bez ārsta nozīmētas terapijas, mēs varam tādēļ noturēt mūsu ādu labā stāvoklī un uzlabot situāciju. Šeit mēs ļoti labi varam redzēt deguna folānu, kas ir samazinājusies, kas nav vienkārši, un šī te mūsu iespēja, ka mēs pat varam mazināt apsārtumu zem deguna, norāda uz ļoti augstu tiešām šo mehāniskā apsārtumu mazināšanas iespējām. Šeit mēs redzam meiteni, kurai ir tad specifiska profesija, ja ir rozēja šaknība papulopustulārā forma, viņa ir bērnu ķirurgs, un viņai ļoti smaga situācija bija, un mēs arī redzam, ka lielos iekaisumus var mazināt, ja to vēl darīt kopā ar pareizu ēdienu, šīs tādas nostiprināšana ļoti, ļoti uzlabotu vispārējo stāvokli un palīdzētu mazināt. Šeit mēs redzam jaunu meiteni ar apsārtumu vaiga vidusdaļām. Šeit ir antiēģa līnija placebo process, kur vienkārši ir lietots mūsu krems, kas ir bez aktīvajām vielām, un tiek samazināta jau šī te apsārtuma daļa, vienkārši izslēdzot dažādas kairinošās vielas, kas noteikti ir pirms tam lietotas cita veida kosmētikā. Šeit ir ļoti labi izcila rezultāti, bet dāma teica, ka viņa pilnībā klausījusi, ievērojas visus mūsu norādījumus, un iespējams tāpēc arī cilvēkam ar augstākiem rutīnas rādītājiem ir vieglāk sasniegt rezultāts. Viņš tiešām pareizi kop no rīta vakarā cenšas iet gulēt un mazināt kosmētikas negatīvo ietekmi. Šādi izskatās mūsu rezultāti. Tos mums apkopoja dermatoloģija Lana Mieze. Un jā, tas ir tas, kā mēs sevi pasniedzam, ka mēs runājam par dabas izstrādātu kosmētiku, bet balstītu zinātnē. Ja mēs runājam par dermatoloģiskā pētījuma rezultātiem, tad šeit mēs redzam, ka ir cilvēki uzrāda, cik viņi ir apmierinātāki, kā viņiem ir uzlabojusies pašsajūta. Protams, ir arī jāpiemina, ka mēs pēc šī dermatoloģiskā pētījuma rezultātiem uzlabojām dažus produktus. Mēs atradām vienu izēvielu, kur parādījās, kas mums likās, kas nav tik labi, kas arī glikols, kas vēlreiz apstiprināja mūsu pētījumu sadaļu, kas attiecās uz to, ka glikola klātbūtne kosmētikā nav vēluma, jo tā rada kairinājumu un mazina iespēju, ka cilvēkiem, kuriem ir jutīga, problemātiski nomacojas āda, uzlabosies sejas stāvoklis. Šeit mēs redzam kopējo datu ainu, viss, kas ir uz leju ar zaļo kolonu, ir uzlabojies. Tas attiecās gan uz mikrobiomu balansēšanu, kur mēs redzam, ka samazinās porfirīna daudzums, mēs redzam, ka samazinās antiēģa grumbiņas, jo tā, kas ir augšā pelēkā un dzeltenā līnija, norāda uz pamatslieksni.
Un tad es vēlos arī padalīties, kā izskatās tieši šobrīd ziemas sezonā ļoti aktuāla tēma, kas ir egzēma, tostarp arī atopiskais un dažādi veidi dermatīts, un mūsu sistēma, kas ir eļļas mazgāšanas pieniņas un dermatrīta krems. Ja ir ļoti akūti gadījumi, tad mēs arī lietojam, iesakam micelārais ūdens, ir arī testēts visi 3 produkti, vienlaiks vai ir 2 produkti, tās bija 2 dažādas grupas, kuras arī pētīja kur ietvaros pētīja šos 2 procesus, un mēs redzam ļoti lieliskus rezultātus, kas apvienojumā atkal ar ārstēšanas metodi un ar ārstu sadarbībā, cieši sadarbojoties, sniegtu tiešām vērā ņemumus ilglaicīgus rezultātus ne tikai šajā akūtās simptomas saslimšanas mazināšanā, bet arī nākotnē, nākamajos gados, un šie dati, ko es jau iepriekš minēju, tiešām to uzrāda. Te mēs redzam arī rokām, bet, lai gan Labrēns šobrīd nav ķermenim izstrādāts, bet bija arī ārsti, kas testēja šādā veidā pacientiem, kas ir locītavas un plaukstas, un mēs redzam uzlabojumu. Atkal mēs uzskatām, tas ir tikai šīs pareizās mazgāšanas sistēmas dēļ, kas ir eļļas uzklāšana uz rokas vai uz attiecīgās ādas, attiecīgajā vietā, ja vispār uz ādas, pirms saskaras ar ūdeni. Un, attiecīgi, pēc tam lieto dermatīta krēmu, kas tiek veidots no auzu kolodiālā šķīduma, no karboksila-beta-glukāna un izmantojot tikai keramīdus, triglicerīdus un dažāda veida taukskābes bez konservantiem kopā ar prebiotiķiem mēs varam sasniegt šo labo rezultātu. Šie produkti ir arī hipoalerģiski testēti no 100 alerģiskiem cilvēkiem. Alerģija uzrādīja 0, tas 3. ārējās laboratorijas pierādīti rezultāti. Te mēs atkal redzam, kā samazinās šī mēneša, tas ir mēneša ietvaros, uzlabojās sejas ādas stāvoklis. Ir arī rezultāti, kur mēs redzam, kur var tiešām šis ir uzlabojums 3 dienu laikā. Tas ir, ja cilvēks ļoti savlaicīgi uzreiz noreaģē, kad viņš ir iegūst, piemēram, šis ir bijis apsaldējumi iegūts dermatīts, kad ir cilvēks ziemas laikā pastaigājis gar jūru, neaizstargājot, nākamajā dienā ir izveidosies ļoti augsta sausuma krevele un sausa āda epidermas stratumkorneum slānis lobās un ir ciets, un tad papildus strādājot ar Labrēns pīlingu masku, kas ir ļoti saudzīga un ļoti, ļoti mitrinoša, sadarbībā ar šo te oltu milku, mēs varam iegūt rezultātus, ka pat varam mazāk nekā nedēļas laikā mazināt nepatīkamās simptomātikas izpausmi. Jā, šeit jūs arī redzat lielisku rezultātu. Nu, es ļoti ceru, ka jūs varētu pieteikties mums sadarbībā ar Labrēns veikt pētījumus vai norādīt slimniekiem, kur viņi var prasīt, rakstīt mums un uzrunāt mūsu speciālistus, dermatologus, farmaceitus, ar kuriem sadarboties. Var droši prasīt mums rakstot uz Instagramu, Facebooku vai mājaslapē rakstot e-pastus. Mēs noteikti visiem atbildēsim, nosūtīsim ziņu, piedāvāsim konsultāciju vai piedāvāsim attiecīgu ārstu dermatologu, ar kuru cilvēks var aiziet un izrunāt visas nepieciešamās lietas. Ja mēs runājam par tādu kopainu, tad mēs iesakam noteikti domāt par veselību ilgākā laika periodā, un ja cilvēks tiešām varbūt nevar atļauties ļoti augsts kvalitātes, pirkt ļoti augsts kvalitātes un tīrs produkts, tad labāk ir ieteikt ikdienā lietot viņam avokādo eļļu vai citu eļļu maisījumus, bet ne sintētisks, jeb konvenciālus produktus, kuri satur ļoti daudz šos te mikroplasmasas sintētiskas izcelsmes izēvielas, kuras ir ievietotas kosmētikā tikai tā viena iemesla dēļ, lai mazinātu pašizmaksu un radītu pēc iespējas vieglāku izstrādājumu produktu. Liels paldies jums par uzmanību. Ja jums ir jautājumi, piedodiet par satraukumu. Cerams, es labprāt droši šeit ir mans personīgais telefona numurs, ja ir vēlme sadarboties vai uzzināt kaut ko vairāk, rakstiet, zvaniet. Lai visiem jauka diena!